Čau! Šodien es tev parādīšu, kā pagatavot šo riekstu bizē zemeņu kūku. Tā ir hīts katru vasaru arī kūku nēdāju vidū, lai pagatavot pašu bizē tev vajadzēs 6 olas baltumus, 240 gramus brūnā cukura, 150 gramus baltā cukura, apmēram 150 gramus mandeļu, 1 ēdamkarote kartupeļu cietas un pusotru tējkarote ābolu eķiķa. Es izmantoju gaišu brūno mitro cukuru, bet tikpat labi var izmantot arī gaišo muskuvādo cukuru. Tie abi piedos lielisku garšu bizē. Sāc ar to, ka sasmalcini mandeles. Nelielu daļu pataupi bizē virspusē, bet pārējo turpini smalcināt. Es izmantoju mandeles, bet var izmantot arī citus riekstus. Garšu lieliski papildina arī tas, ja rieksti ir grauzdēti. Ar mikseri kuļ olas baltums, līdz tie kļūst balti. Kamēr olas baltuma kuļas, sajauc abus cukurus. Tad pa daļām sāc pievienot cukuru. Ļoti svarīgi ir nepievienot visu cukuru reizē. Kad viss cukurs iekults, var pievienot cieti un etiķi. Abas šīs sastāvdaļas kalpos kā stabilizētājs bizē masai. Bez etiķa un cietas var iztikt, taču es noteikti iesaku tos izmantot. Ja šīs sastāvdaļas neizmantos, būs lielāka varbūtība, ka bizē neizdosies. Pēc šo sastāvdaļu pievienošanas kuļ bizē masu tik ilgi, līdz tā šķiet kļūsi smagāka un stingrāka. Aptuveni 2 minūtes. Tad bizē masai pievieno iepriekš sasmalcinātos riekstus. Tos viegli iecilā. Masu sadala apmēram 2 vienādās daļās. Uz cepamā papīra izsmērē 2 apmēram 20 cm diametrā lielus riņķus. Man patīk izmantot kūkas formas sānus, lai abi riņķi sanāk daudz maz vienādi. Bez tā var, protams, iztikt. Ņem vērā, ka krāsnī bizē nedaudz izplatīsies, tāpēc kūka noteikti būs lielāka kā 20 cm diametrā. Kā redz, es mēģinu ripu uztaisīt diezgan perfekti, bet tas nav svarīgi, jo pēc cepšanas forma tāpat mainīsies un bizē saplaisās. Uz abām bizē ripām uzber iepriekš sasmalcinātos atlikušos riekstus un liec cepties krāsnī. Ripas jācep 140 grādu iepriekš sakarsētā krāsnī, aptuveni stundu. Bizē noteikti vajag uzmanīt, jo katra krāsns ir atšķirīga un bizē var piedegt. Esi vērīgs. Bizē pildīšanai tev vajadzēs apmēram 3 ēdamkarotes cukura, 300 ml saldā krējuma un, protams, zemenes. Sāc ar saldā krējuma kulšanu. Kad pazūd virspusē putiņas, pievieno cukuru un sakuli līdz gatavs putu krējums. Aptuveni 10 zemenēm pievieno ēdamkarotu cukuru un tās kārtīgi sablendē. Daļu mērces pārlej pāri iepriekš sakultajam putu krējumam. Nedaudz pamaisi, ne līdz galam, tā lai vietās būtu redzama zemeņu mērce. Atlikušo mērci var ieliet kādā trauciņā, ar kuru pēc tam tev būs ērti dekorēt kūku. Krēmu pildi konditorijas maisiņā ar apaļu uzgali. Bez konditorijas maisiņa var arī iztikt un krēmu smērēt vienkārši ar karoti. Es to izmantoju, jo man ir ērti kontrolēt krēma biezumu un arī veidot nelielu skaistu rakstu, kas būs redzams no sāniem. Īsi pirms pasniegšanas var sākt pildīt kūku. Uz kārtīgi atdzesētas bizē ripas sāc spiest krēmu. Izmanto visu krēmu, jo to liksim tikai šajā kārtā. Parasti bizē ripas un krēmu es sagatavoju laicīgi
Un kūku pildu tikai īsi pirms pasniegšanas, jo tas aizņem man tikai 10 minūtes. Krēmam pārliek pāri vēl nedaudz zemeņu mērcīti un to viegli iemais, lai tā nenolītu nost no krēma. Ļoti uzmanīgi pārliec pāri krēmam otru bizē ripu, kur ir kārtīgi atdzesēta. Arī virspusi pārlej ar zemeņu mērci un dekorē ar svaigām zemenēm. Es pievienoju vēl arī dažas piparmētru lapiņas. Šo kūku es gatavoju arī ziemā, kad nav svaigu zemeņu. Tad es vienkārši mērcē izmantoju saldētas ogas un kūkas virspusi dekorēju ar fizāļiem. Un lūk arī gatavā kūka. Pēc pildīšanas tā ir jāpēd diezgan ātri, lai bizē saglabātu savu kraukšķīgumu. Es ceru, ka tev patīk šis video. Ja izmēģini šo vai kādu citu no manām receptēm, neaizmirst izmantot #BetijsRecepte. Uz tikšanos nākamajā video!